Nu, ir svētdienas rīts, padzēru kafiju, atbrauc, nolādēt no trēļa, iebrauc kaut kas tikai derīt. Nezinu kas, bet es domāju, ka traktoram izpūtēs jāsaliek apakaļ. Bet kopsumā karosts bija pierakstot, man likās ārprāts. Pirmais dops, otrais ļoti patika, un trešais jau tradicionālais. Nu, braukt var, bet tos beigas, kas bija tagad uz otru pusi, nu tās nu gan bija briesmīgas atkal. Un tās ir caur vienu. Es domāju, ka es tā ceru, ka organizatori nākošais palaidīs pa kaut kādām ielām. Kaut vai pa centru, tas ir karosts rallīs, tad pa centru taču arī kaut kur izraut. Kaut kāds posms starp mājām, kaut kur interesanti, arī cilvēkiem, skatītājiem, nekā mežā kaut kur. Un tajā parkā, kur cilvēkiem bija aizliegts, laikam iet un skatīties, tikai darbinieki varēja redzēt. Bet kopumā ir 4. vieta klasē. Bija ķibels, viena trubiņa nokrita, un otrais posms neizdevās izbaudīt. Bet pēc tam uzlika apakaļ, viss ir kārtībā. Un tad izrādās, ka viena riepa bija pārsits, labi, ka mēs to servis parkā ieraudzījām. Mēs nezināju, bet gājām garām ar Rolu un Rolandu. Iesaukā vēls un ieraudzījām, ka pamīkst, jā, skatos pārsist. Bet tas tur tā. 4. vieta, kā es teicu, klasē, un no visiem 94, 93, cik tur bija, ir 6. vieta. Es domāju, ka diezgan labi. Karosts rallīs ir noslēdzies, un tagad nāk šai cesvaini. Bet baigi gribētos aizbraukt arī uz rallī CS. Tur jau visi pazīstamie arī brauks, var arī nepazīstamie, bet man tur tai barā gribās būt, un es domāju, ka, ja ļaus laiks un darbi, tad es aizbraukšu. Davai, ar šito te mēs arī beigsim vienu video un taisīsim nākošos. Varbūt arī to, kur liksim tūlīt izpūtē visu. Es tā domāju, ka liksim jau. Varbūt kaut ko citu izdarīsim. Es tur vēl neesmu bijis. Davai, čau. No ko pēc gonkām ir arī jāstrādā. Izdzinām ārā, tūlīt brauksim krāmēt augšā un vedīsim uz Liepājlienu, kur silts laiks un kūšana padodās, tad, lai ir kur gāzt atkal. Vai darbojamies. Tomēr šodien netaisīsim traktoru, jo tur ir lielāka ķibeli laikam. Tur atkal jāņem galva nost, jo kaut kur pūš sistēmā iekšā spiedienu. Kaut kā tā. Termostats nebija vainīgs, tā kā es domāju. Bet labi ir. Davai, turpinam. Čau, tā kā les. Man eģā ir kravu uzkrāmēt. Vēl viena bija šitien ten, nepaspēja nofilmēt. Brauksim nodot, sarakstīsim papīrus, brauksim nodot un brauksim krāmēt nākošās divas. Davai, lai iet. Nē, apskaties, riktīgi labs laiks. Normāli, saulīts, spīd, viss silts. Es pat domāju, ka šodien var aizbraukt varbūt Bakulu. O jāp, to ir maini. Ēdist. Apkritis, nabodziņš. Ir pirmdienas vakars, 1. septembrīts. Un negaidīt. Te no rīta mērījām bija 19,9. Tagad šajā galā ir 18, tajā galā ar mēri ir 16. Un es domāju, ka būtu labi, ka šito lauku nokūtu. Vēl ka lapšala ar vienu mētājās pa lauku. Gaida savu dabīču, noteikti vakariņas. Un kaut kā tā, tik ir iekults. Prom apakaļ 6 metriem netiek. Te mēs ņēmām puskēderu rauku, vienalga dabu braukt malā, bet te ir jābrauc, tāpēc, ka vajag bišķi izbērt un izbrauc. Vērties ārā, lai var turpināt, lai var nobeigt šito lauku. Nav otrs traktors, tagad tā varētu otrā bērt un vienu gāzt ārā, bet nebija gatavojies uz šito. Kaut kā tā. Davai, lai visiem veicās, lai iet kūšana. Paldies. Čau, tā kā les no lauka joprojām. Liekas, ka baigā nakti ir. Bet ir 21,45 tikai īstenībā. Muļļāšanās ir, ka višķi tās malas ir, kā viņi sauc,
Hēderiem ir tie pīķi malās un tur neslid. Tur čakarējās iet virsū, cik es skatos, ka tur dabūs apakaļ braukt, bet tas bija tur, kur vairāk laikam sakrits ir bišķi. Nu, tur nav tā sakrits, bet ir laikam tās vietas, kur ir mitrāks, jo viņš vairāk, viņš ir tik slapš, jo, haidī, viss zāles labi īstenībā. Varbūt šito var izgāzīs un liksies mierā, jo kombaineriem arī nepatīk, ka čakarējās. Varat redzēt šitais ten, ka viņš paceļ augšā, stumjās, tur tītavām un negrib slidēt vairāk, visi ir slapši. Jā, domāju, ka ne, tas ir. Šito izgāzīs un jāsagaida otrs kombains, kad atbrauks uz šito galu. Vai nu arī apniks, tur čakarēties, es nezinu, kā viņam iet. Es neredzu, viņš tur stumdās, nestumdās. Vajag tumšu un vajag tālu, lai vispār to redzētu. Nē, tikai gaismas, tā kā jūs to redzat, tā es arī redzu es. Labi. Šito ten piepildīs, izgāzīs, vai nu rīt izgāzīs. Mums jau, un jā, skatījos, ka rīt vēl nesola liet, bet ceturtdien, tā rīt otrdien, nē, trešdien solīja laikam liet. Un tad jau atkal viss beidzās, tāpēc ir jāraud cik vien var. Nu ko, īkšķīts uz augšu, paldies, davai uz nākošo video epizodu. Un jā, piemetīšu trešdien soli liet. Takš tur rīt vēl nesola, redzēt, tas malā, viņš tur čakarējās. Viņš uzdurās uz to pīķi, un viņš neslid vairāk. Es domāju, jāliekās mierā, viss būs kārtībā. Rīt pažūs, no rīta sastāvēsim traktoru, dabūs krustiņu no rīta veikalā 9. Un dos virsū 2 traktoriem, tā kā nākās. Davai! Bišķiens kombains izgāja no ierindas. Atlūdz šitāds ten, tajā galā. Jātais pa jaunu visakalī. Šodien tas saplīs. Iegāsts 2 kraus vakardien. Un šis ir šodien diezgan daudz, un vēl nāks tūlīt iekšā. Viena krava aiziet uz mājām, sēk, lai būs ļoti skaisti graudi izstījās, tāpēc jāatstāv. Tas jānokuļ laikam, es nezinu, vai tur jā, šitiem krūmēm ir vēl viens lauks, vai tas ir nokūts, nezinu, es tikko atnācu no kombaiņa skrūvēšanas. Izdevās visu sametināt, viss kārtībā, tikai ir kratgaldiem augšā, kas ir salmu, nesēji, tiem pa daudz ir izdiluši koku, un tie jāmaina citāk sitās pret, kas viņi, kā viņi saucās, kloķeni viņiem, kloķu vārpšs varētu būt tiem kratītājiem, pret tiem sitās un negribās ar tādu braukt uz lauku, ka varētu arī uzsist kādu dzirksteli, un tad varētu būt citi joki. Bet kaut kā tā ir. Jā, nē, viss ir labi. Ir šodien diezgan daudz nokūts. Tur ir 15, tur bija kādi 2, un te bija 8, kopā vai 10. 10? Es nezinu, var samalēt. Bet diezgan daudz vispār izdarīts, viss kārtībā. Nu tā. Višķi nogurs, čakarējoties, bet tā dzīvī. Vai sagaidīsim, paprasīsim, kas tur īsti pasūtīts, jo tos kokus vajag, un parasti, ja sūtīt, tad nākšu rītā atved. Var jau būt, ka rīt veicās atved un nelīst, un visu var uzreiz nomainīt un dubināt tālāk. Ja būs lauku kult. Šitie bija vienā reizē sēti visi, tāpēc viņi ir gatavi. Bet nu labi, davai uz priekšu. Tāds skats no kombaina aizmugurs. Putekļi foršie, bet šitie vēl putekļi tā, tas ir putekļi no miežiem, tie ir vārds. Tur vēl, nezinu, no blusām tā nav kāda karsīšanās no tiem. Visur ķerās, labāk ir tupelēs, nemaz nevilk šitās ten zeķis. Šitās zeķēs viņi iedarās un visu laiku durās. Izvilkt viņas nevajag. Šitā te nādā viņš pa laimi nedurās.
Tāds ir ieskats no lauka ar kviešiem un runas par miežiem. Viss kārtībā. Čau. Nu ko, sākam darbdienu. Te cilvēks strādā. Ļoti mutīti vaļā. Nu, viss sākam par nopietnu strādāt. Luksafori vēl dzelteni. Pie luksaforiem šitie ten zirnekļu tīkli. Un braucam, sākam. Izskatās, ka šodien būs ļoti skaists laiks, jo baigā migla vakar uznāca, rasa. Un ja tāda ir, tad es domāju, pa dienu būs tāda saulīta. Bet rādīja tad mākoņaini. Rīt rādīja ritīgi saulīta. Cik es vakar braucot no Talsiem ieraudzīju telefonā, ko sola. Bet labi, davai, turpinām, strādājam, lai visiem veicās. Sējumi. Skatos, ir braukti, šita nav, bet ir braukti un miglot jau. Migliņa, bišķiņ klīst un saule laužās cauri. Viet bija baigi labais skats. Sarkan saulīt, laužās cauri miglai. Tad redzēsim. Esam atpakaļ. Redziet, pie kokiem vispār nav tā migla, un kā izbrauc no kokiem ārā tā. Wow! Un saulīte miglā. Baigi sarkanais punktauts. Jēzi. Ja tā ritīgi spiedīs virsū, tad acis bez brillēm būtu grūti. Acis spiedīs ārā. Bet foršs rīts izstās. Vienos iegāja vakar gulēt, domāju, 5 grūti būs piecelties, bet nefigā. Viss gaita, kas smērēts. Davai, turpinam, braucam līdz galam. Un tad skatāmies, kas tur jauns notiks. Nu, kā te būs, deputāti kungi? Tad, kad bija vēlēšanas otrā dienā, 3 deputāti, kas bija ievēlēti no vienas partijas, Andrejs tai skaitā tur bija, tad viņš solīja, ka šito ceļu taisīs prieku uz Lietuvas puses. Tagad ir uzrauts līnijas, vai kaut kas būs vai nē. Jautājums ir tāds. Nu, līnijas tas jau būtu viens pīps, lai viņš tur būtu. To graužot nost, tas ātrumu nemazina, bet ja uzrauj līnijas vai šis projekts, atvainojos, nav atkal kaut kur atmests. Tāds vienkārši ziņojums. Nu, gribētu zināt arī atbildi. Gan jau daudz arī skatās, tad arī uzjautāt. Varbūt, ka pats Andrejs redz šito. Kā tas ir? Būs? Nebūs? Davai, lai veicās. Apsveic cilvēki ir sasējuši. Un 2 dienu apakaļ deputāts Andrejs arī bija ielicis, ka viņš ir beidzis skūšanu. Tad varbūt, ka sēšana un zemes darbi, protams, priekšā, bet, ja tu esi ievēlēts, tad davai, cīnies. Tas ir tavs pienākums, ja cilvēki ir tev vēlējuši. Davai, lai veicās. Čau, turpinam strādāt. Braucam, strādājam, vedam un skatos, kas tie pa putekļiem. Un labības kombains iet druvā. Lauki uzarti. Vēl braucot apakaļ, jo piefiksēšu viņu. Arī iemūžināšu kā cilvēks. Ar traktoru un pieclemešu arklu. Pastīsimies, varbūt, ka varēsim redzēt, kā šis kuļ. Ja es domāju, kur tā tālumā tāda putekļi, netiek Dievs kādam nelaim. Izskatījās jau pēc dūmiem, ne pēc putekļiem, bet tie ir putekļi. Un te tūlīt pavērsies skats. Neko mēs neredzēsim. Artu lauku.
Bija krūmi priekšā, aiz šitiem krūmiem viņi te kuļ. Labi, tad neredzēsim. Redzēsim, varbūt apakaļ braucot, bet diezgan plats hēderis, es domāju, ka viss jau būs nokults. Davai, lai veicās visiem. Čau. Tālu nav jāmeklē, te pat var redzēt kā cilvēks apar zemi. Ļoti skaisti. Un būs sēšana drīz. Nu, pēc kādām dienām, pēc nedēļas noteikti. Nāk tur tālumā. Te tolumā. Kuļ. Jābrauc mājām, mums arī laikam vai kuļ. Palīdzēt sabraukt tehniku pa laukiem, savākt, izbērt, sačupot kaut ko. Kaut kā tā. Kad redz, ka kaut kas tāds notiek, tad domāju, ka jābrauc līdzē. Tā nu viņš ir. Mierā nevar nosēdēt, ja cits strādā, tad jāstrādā visiem. Ja visi atpūšās, tad visi atpūšās. Tāds ir mans uzskats. Tā vai tā uzskatām? Es domāju, ka tā. Nu ko, no rīta citur. Šodien vakarā 5 sāku. Cēlos 5. Pirms 6 brauc ārā. Tad viss čimčirim, kamēr tur sadara, satīrīja logus. Pirms 7 brauc ārā uz priekulu. Un tagad vakarā uzlādēju šito. Jāsaraksta pavadzīmes un jāmauc. Aizmirst pusdienas, otrā mašīnā jāpiebrauc jāsavāc. Kaut kā tā, braukt tur, lai rīt no rīta agri nav jāceļās. Vēlāk varēs sākt. Ilgāk varēs strādāt kādu laiku. Kaut kā tā, labāk. Nu labāk, tā kā es, kā Dairis saka. Sakot, es jau tā viņu neesmu daudz redzējis, jo man nav tie tīkta okī. Nu ko, atbraucām. Ir 4. septembra ceturtdienas vakars. Pie kafijas netiekam. Esam 3 mašīnas. Kaut gan šķelgnieks liekas, ka viņš ir tukšais. Tilci gaisā. Kaut kā tā. Anģa, Gunča un Ivars, Ivčiks. Tā, gaidīsim rītdien. Cerams, ka nekāda izmaiņas nav, kad viss pieņemsies, viss notiksies. Ot, nomazgāju. Ēdienu savāc, ko es pat dienu pusdienās nopirku paņemt līdzi. Pusdienās uzēdu zupiņu, ļoti garšīgi. Cukuru, pie cukuriņa. Otrā pusē, kur Nīcavas meistari taisa. Un paņēmu līdzi vienu kriķis ar aknu stroganovu vai gulašu. Es nezinu, nu kaut ko garšīgāku. Nu, tur negaršīgs ēdiens jau īstenībā nav. Un kā? Tā. Davai. Tad līdz rīt no rītā. Redzēsim, es saku, kad būs 2 rindas pilnas. Jo šitās dienas taču ļoti skaists. Vai nu viss gaidīja rītdienu, rīt karstumu. Nu tad redzēsim no rīta, vai? Cik jūs domājat, cik ilgi būs? Cik daudz būs mašīnas? Labi? Salīdzināsim. Labrīt. Nu, 2 rindas nav pilnas vēl. Šķelgnieks. Gulšana ieradies. Ļoti maz īstenībā ir. Bet vēl brauks, es domāju. Vēl 8. Līdz 8 es domāju, ka būs 2 rindas. Nu, gribēju parādīt, bet daudz jau noteikti zina, kā šķelts piekaba var mierīgi darboties. Prātīgi nāk ārā. Lēnāk ir, bet uz to mazo bedru apsties viņam čupi jau ir. Viņš būtu ātrāk izgāzis. Viņš jau pulti čukts, piespiež un aiziet.
Jāiziet tuvāk apstīties. Bišķi ieskats no tā, kā zirņas bēr ārā. Tur ir zem putekļi nenormāli. Ja izber visu uzreiz, tad nav iespējams pastāvēt. Tā ir. Tāpēc man atstāja vienu un aizgāja, jo zinu, ka es izbēršu. Nepārberot malas. Davai, čau. Skaista bija. Bet kvalitāte sūdīga. Lobarīga. Bet viņi tāpat visu samals. Skatries. Vot tieši tā ir uzraksts. Tā ir tā. Video brauc vērst graudus. Es domāju, kas tur mahājās. Es pat nezināju, ka viņš ir atbraucis uz Latviju, bet pēc tam jau jā, māsicēja 10 gadi, ja nemaldos, kādas gadu jubileju. Un tas jau tu atbraucis uz balvu. Un man ir prieks no arī, kad tu esi atbraucis. Žēl, ka nesanāks mums tā satikties, ka tu būsi ballē. Es rīt vakarā uz rallī taisīšos, tehnisko iešu, sestdien rallīs. Tā var jau būt, ka mēs satiksimies, bet paldies! Paldies, ka tādi draugi ir, un forši draugi. Un gadiem draugi, bet forši, viss kārtībā. Davai, tiekamies. Paties prieks bija. Patpišķikiem, jā. Patpišķiki. Galvenais sekotājs ar mīlestību Īvaram, jā. Paldies par video. Mēs gaidām nākamās sērijas ar cieņu. Ko bišķi pastāstīšu? Šodien izvērtās tāda negaidīta diena. No rīta puses aizbraucam motus uz lauku apstīties. Kas jādara uz lauku, skatījos, pētīju. Kad it kā savs graudi, nu tagad tāda skriešana. Aizbrauc fiks mājā, uzlikām vienam kombainam dubultos, tā lai negrimst, ja nu grimst, jo ūdens ir, un ir vieglāk, ja sāks spolēt ar dubultiem. Un tagad tāda skriešana, un tagad tāds patīkams pārsteigums, ka čoms ir atlaicis no Dānijas, Noriks, uz to jubileju, un es biju šokā, es pat nezināju, kas tur mahājās. Es domāju, nav jau piekdienas vakars, ir jau tikai ceturtdien, bet ir jau kāds pie krodziņa un mahājās, bet nē, Noriks atlaids. Prieks vecais, ka tu esi, un esi šite. Un tur tālumā arī put. Es nezinu, kas tas ir, bet varētu būt pēc John Deere, pēc viss spriežot. Jo John Deeram tā kombains verās, tas bunkurs verās tā vaļā apaļš. Nu ko, turpinām. Nebija doma nemaz filmēt, jo baigās skriešana šodien ir. Vienu traktoru, otru traktoru, tad pazvar mammai tā aizved no viena lauka uz otru pēc šitiem traktoriem. Tagad it kā ir nolikts vienā laukā un tad kuls vienā vietā un nebūs jāskrien, tagad tik būs jāskrien gāzt ārā. Nu, kaut kā tā. Turpinam. Nu, paties prieks īstenībā. Uzreiz tāds uzjautrinoši, tad forši džeku satiek ciemums. Davai, čau, turpinam. Un tā notiek uz lauku. Atbraucam to. Šito ten atbrauc pirmīt. Un šitā put uz lauku kombaini. Un tur vēl viens bunkuriņš, un šitais jābrauc jau mājā gāzt ārā. Redziet, kāds tās vārpus ir. Šitās viss ir. Šitās ir melnās. Tās viss ir tukšs. Šiten vēl ir normāli. Vēl kaut kas ir, bet arī būs nestandarts. Tā, uz kaut 17 ir mitrums. Atbrauks apakaļ, tad iekāpšu pamērīt.
Tas jākuļ, šitais, tas un tas un tas. Diezgan daudz te ir. 30. Nezinu. Var samuldēt. Ir hektāri, ir. Būtu jau labi, ka šodien varētu viņus arī nodragāt. Jo laikapstākļi ir labi. Nu, kaut kā tā. Davai, turpinam. Brauc un gribēju parādīt. Te ir nokults rapsīts un tālāk ir cik lieli lauki palikuši. Tur aizmugurē vēl bija pa vēlu. Atšaknījos. Cik daudz lauki nenokulti. Un rīt atkal soli visu to darīšanu lietu. Te ir vēl skaists rapsīts. Un te vēl viņš vēl nav gatavs. Tāpēc šitam vēl tas nekaitēt nekas tāds. Bet šitie lauki, nu kukurūzi, paši saprotiet, bet šitie lauki, kas ir kviešu lauki lielie, tie ir, nu, tie ir toči un te, piemēram, te man ir lauks. Te viņi vēl nav īsti gatavi, un te es tā neuztraucos, jo te ir raža labi izskatās. Te ir kaimiņam tālākais nokūltā, te miežs no sākuma nokūla, un tālāk ir kvieši, un tur ir mani mieži, kas visi ga zemi. Tur nekas arī noteikti arī nebūs. Un ja nākošajā lieta, viņš sāks dīgt. Viņš tur ir tāds sakrits, tā īsti līdzi zemi, ka nav, bet baigies mitrums, un es domāju, ka viņš sāks dīgt. Un ja rīt soli, ko solu, tad atkal aiziet rīt parīt, un tad atkal kaut kādu nesaulainu dienu laikam, cik es skatījos. Bet labi, turpinam. Liekam šito nost un paņemam mašīnu un braucam apakaļ. Nu, redziet? Gribēju beigt, bet nekā brauk šitais lielais lauks. To pat paspēt nevar šodien. Ja kā 3 kombaiņi 3-4 ieklūp iekšā, tad jā, bet tā nē. Nu, ir kā ir. Laiks ir laiks, un šogad laikapstākļi lutināja un izaudzēja ļoti labs ražas, kas atkal nebija tā kvalitāte, bet kvantums bija. Bet lauki daudz. Ļoti daudz, kas ir vēl jākuļ. I mums, i kaimiņiem, i visiem pārējiem. Labi, davai, tagad gan turpinam beigas. Ātri samainījām transporta līdzekļus, sarakstījām šeit. Tā, lai visi pa skaisto. Izrādās no 21. datuma līdz 28. nekas nav darīts. Vajos pauzi. Nu kā nekas nav darīts? Darīts ar šito auto nekas nav darīts un ar smagiem, bet darīts daudz, kas viss jau arī nevar izrādīt. Bet turpinam, braucam, apstēties kā putneļi ēd. Labi, ka viņi ēd šita, kur ir nokūlts, nevis ēd tur, kad ir vēl, kā viņi sauc, uz lauku un knābina un viss lauž nost. Bet tas tā. Davai, samainījām, braucam. Tad es tik domāju, kurš tur apgriezīšos to šauro ceļu. Jāgriežās tā, ka piekab jāierau iekšā dubļos un mašīna jāpaliek uz ceļu, lai var izbuksēt ārā. Ja paliks uz ceļu, tad uz grantēto, tad jau viss ir kārtībā. Ja nobrauks nost, tad gan būs ziepes. Bet izvilksim. 2 kombaiņi kā nekā, 1 traktors tur stāv. Davai, aiziet va šitos laukus, ko es nepaspēju jums parādīt, ka es braucu ar traktors parādīt pēc tam tikai. Vat šitie teni lauki lielie. Redziet, cik tur ir tālu līdz pat tam galam. Šajā vienā apmēram ir 50 hektāri vienā slejā. Vienā ir 60, tur vispār tā īsti nevar saprast, cik ir. Tā tikai teica tie, kas ir kolhozā strādājuši. Nu, kaut kā tā. Likās jau kaut kas pildi, bet nē, tie bija knauši pret logu. Dibens ieskrēja knausim galvā. Bet tas tā. Akal, tas tā. Kaut kas ir tas tā. Ieminējies tas tā kaut kur starp mējām. Davai, turpinam. Jāsaka, tagad džairs, čau tā akal es. Nu, pat pišikiem jāparāda. Mašīna ir atzīta. Traktorā jau redzēt, ar čupiņu jau ir.
Šeit var jau redzēt, ka čupiņi jau ir uzbērts. Tātad ir visi kārtībā. Šitien noteikti apbrauc riņķī, savāc to labāko, jo tur ir melns vārps, nav jēga. Jāņem ir tur, ko vēl var paņemt labāko. Te pa malām ir, un tur bija pa malām. Jo vēl it kā saule pazūd, bet gaiss nav mitrs. Vajadzētu iet, vajadzētu šodien arī to izdarīt. Varbūt, ka mēs šito piepildam, atdzīšu otru melnu. Tā, turpināsim. Šito jau pabeidz pirmīt. Kaut kā tā. Šita vidu arī nav ko darīt, izskatās. Malas jāiet uz to lauku un to lauku. Kamēr iet, ir jādara. Ilgi un dikti. Davai, turpinam. Priekšu. Operators pieber no abām pusēm, kur vieglāk redzēt, lai maksimāli pilns. Jo noteikti, ka taisās rīt arī aizvest prom no rīta. Var būt. Tā ir vieglāk no abām pusēm redzēt. Gan no tās, gan no šitās. Tad pieber pilnu. Jo šito snoķi jau baigi ātri iet, un tā ir grūti notrāpīt un baigā jaudi. Vērsim tajā. Davai, turpinam. Redzēt, kā notiek, ir 20 un 22. Laiks it kā atļaut, nav rasa, bet sāk lietas līt. Ir sā, viss ir akal. Bet jāpaspēj, kas jāpaspēj, es domāju, šito nopaspējas. Nospējas gan, jo nav ko. Šitais, kas nāk no gaisa, ja viņš nav riktīgi, kamēr nenosprūdīs, ir jāturpina. Aiziekšu uzlikt tam tentu. Un šitais neko viņi nesalīs, ja nebūs riktīgi. Tā iet. Un kā saka daudzi, kā starp zemniekam nekaiš, vai ne? Tagad ir, kā es teicu, 20, nu jau 23 minūtes. Kāds skatās televizoru, kāds kaut ko citu dara, kāds ir aizbraucis jau ik nedēļas nogals atvaļinājumā ātrākā, bet kādam ir jāstrādā, un kas nekaiš, kā zemniekam, vai ne? Tie, kas zina, kas šitā runā, tas attiecās uz jums. Uzcedz. Liekas, ka pišķi pārgāja, bet kaut kas vēl pila. Un pēc vējš ir vispār bez vējš. Nezinu, no kurienes viņš te rodās. Kondensāts gaisā. Kāds jau notiek labāk zina, es nezinu. Jo lietas mākoņi šitie neizskatās. Viņi tad ir mēli, bet tie tāds gaiši. Un tad, kad nāk, kad saule pazūd, ir parasti ēs. Tagad nav, tagad ir silts. Ritīgi silts. Jāpastās, cik grādi ir. Ir 21 grāds un rāda Kalnišķos tagad, ka līst. Bet pārstāvi. Nu, kaut kas uzpilina, bet nē. Šis ir jāturpina. Kamēr ir pilns. Un tad tikai kustēsimies. Vai ne, tas samainīšu. Vispār, ja tā godīgi pārstāvi. Tas arī priecē. Davai, kosta par niekiem. Turpinām uz priekšu, lai visiem izdodās, tie, kas kuļ, lai nebūtu lietus, lai var nokult pēc iespējas vairāk. Davai. Redzēt, kas tur lido.
Tāds drons laikam. Ar gaismiņu. Viņš bija uz šito pusi. Varēja spilgt redzēt. Tagad viņš pagriezās un lidos to pusi. Pazūd. Nerādījās tiešām. Izbēr pēdējos graudus, ko es nevarēju pakomentēt, jo es pētīju, kas tas bija interesantam. Un Gatis teica, ka apbrauks riņķī, cik es saprotu. Un pēc tam atbrauks izbrauks. Nē, es tur braucu, viņam nav jābrauc. Šita labi ir. Es dodies tur, tuvāk viņiem. Davai, turpināt. Vienam tikko nepaveicās. Viņš diezgan labi skrēja. Viņš man apdzina. Un viņu pirms Liepājas paņēma. Leids, lietuvietis. Nu ko, atsākam, ne? Tā kā lesko, man negaida. 22:31. Izdomāju, ka es šovakar braukšu uz Liepāju kravu. Lai man rīt man ir brīvāks laiks, jo man vajag sādu rīt strādāt līdz apmēram 5 vakarā. Tā man ir jāsakrāmējās, jāizbrauc uz Liepāju, jāatrāda mašīna, jānoliek uz paklāju vai bez paklāja, tas un tā, pēc tam jāsagaida riepas no Rīgas, riepas nekos mūlu diskus. Lai var riepas uzmontēt, tās man jāpārmontē ir, jo šitie diski briesmīgi. Un tos, ko atvedīs, ceru, ka būs ļoti labi. Nu, kaut kā tā, tiksimies atkal rīt. Nē, kāda rīta, netiksimies gan rīt. Tiksimies vēl šovakar, apstīsimies, cik gar rindas ir. Es saku, ka diez vai būs kāda rinda. Bet labi, tiekamies tur. Baltika Agro, ja nebūs kaut kas pa ceļam interesantāks. Davai, čau. Nu, esmu atbraucis, un kā jau vienu no variantiem minēju, ka rindā neviena cita nebūs kā es. Šitais vienkārši stāv un nakšņo te. Jūrnieks. Jūrnieks pamets mašīnu, aizbrauc pie jūrniecē. Nu ko? Tā arī mēs šovakar beigsim ar īstenībā jauku dienu, kas pagāja forši, satiekot arī čomu, ko nebija nemaz domājis, ka satiks šodien. Un kaut kā tā. Rīt sāksim no rīta, 8 meitenes, sievietes, dāmas, pieņēmējs būs klāt. Un viss. Sagaidīsim viņas, pieņēmējs, Egonu, Agru un davai. Atšprādzējamies un liekamies mierā. Nolaist piekabu, lai nesāk raustīties pa nakti, gaisies ārā pa bremzēm. Un tāpat ies lejā, jo gaisa iziet ārā kaut kur. Daudz vietas. Bet davai. Līdz rītam no rīta. Čau. Rīt ir 7:30. Pastīsimies rindas. Ir normāli. 2 rindas ir pilnas. Nu neko, turpinam, gaidam 8. Skats no kalnu gala. Gluži. Tas nav daudz. Beram prātīgi ārā atkal, lai visiem ir labi. Pagaidām. Pie reizes paskatāmies, kas piekabīdē. Varbūt, ka ir negaidīta kaut kāda plaisa, kas nevajadzētu būt. Kaut kā tā. Nu jāturpina šodien, ja. Izskatās, ka nav līst un nelīst. Rasts arī nav. Domāju, ka jādod būs kūģi, kur vairāk nav nolīst. Davai, turpinam.
Nu tā iet. Tajā galā tur ir tāds tā kā grimdami, nē, bet, nu, iespiež ritīgi. Bet jākuļ ir, ko darīt. Te ir sauks, te mierīgi var iet. Bet tur es izkāpu, tad arī kājas slapis. Jāiet aidzīt traktors uz citu lauku, šitā nevajadzēs viņu. Redziet? Nu, nav tā kā rievs, bet taisni braucot viss kārtībā, ka jāsāk griezties, tad gan ir tā. Labāk nekult pilnu bunkuru un izgāst laicīgi. Kaut kā tā notiek te. Forši. Būs labi šis lauks, ar būs nokults. Iet uz priekšu, bišķiņ, nevajag. Tā kā es neatceros, vai šitā stāstīja par šito akmeņu kaudzi, ka šitais ir no šitiem 3,5 hektāriem. Varbūt, ka dažs akmens arī no šejienes, bet tā liekas, ka bija šitai tad tieši abrīnojama, ne, kas te ir apakšā. Te, ka kaus ierau, tad pilns kaus nāk augšā. No zemes te ir ļoti maz, pilns ar akmeņiem. Šeit apakšā, tāpēc varēja arī tā brīvi braukt ar komboju. O, johaidīgi, drīz uzkāp virsū, domāju, tā dzīve, bet nē. Tā ir izbeigusies jau vakar. Tā kaut kā iet. Atzin šeit, te viņi iepildīs. Es varēšu varbūt braukt. Nodot. Redzēsim, vismaz uz nīci varēšu braukt. Es sakārtot nākošās darbības. Vai turpinam. Vējšbarēs uznāc, bet šitā vēja jau parasti baigies, bet paskatoties uz augšu, nu nevajadzētu būt lietu. Dūmakains ir vējš ir. Cerēsim, ka nebūs. Jo vēl ir variants, kad šito nokļūsim un varam ieiet otrā pusē miežot. Ai, labi, davai. Redziet, ir arī šitā. Un tas ir, jā, tas ir, ko piebraukci. Bet tā cīnās par izdzīvošanu arī graudiņi. Un te ir, nu te apstieties, te vispār nekā nav. Te birums tikai nobraukšanas pēc ir. Un te gaišie šitien ten ir. Kaut kas iekšā. Nestandarta. Un šitās melnās te nav nekā. Tā ir. Davai turpinam. Re, kāds skaists MR46. Kāzinieka aizmugurē, bet trakāk nekā ziliņš vai gaziks rūts un dūmo.